Es atceros tos laikus, kad es devos uz skolu, un man tāpat kā visiem pārējiem bija līdzi mugursoma, varbūt mazliet kantaināka par šo, kur iekšā bija dažādas grāmatas, dažādas burtnīcas, penāls ar pilspalvām un pat ar rezervas pilspalvām. Šodien cilvēki, jo īpaši augstskolas studenti savā mugursomā liek iekšā planšetdators vai dators, kuros tad arī veido pierakstus. Bet ja nu es teiktu, ka visu šo vecmodīgo somas saturu var aizvietot ar vienu gudru datorizētu pilspalvu un īpašu pierakstu kladi, tas būs ļoti noderīgi studentiem, kā arī biznesa cilvēkiem, kas nevar atļauties palaist garām nevienu sarunas burtu. Gudrā pilspalva. Ar šo pilspalvu pilnībā pietiek, lai mēs varētu aiziet uz lekciju, pierakstīt, un ne tikai. Tā visi to atcerēsies, pat ierakstīs balsi. Un otra lieta, kas tam būs vajadzīga, ir tikai klade. Parasta klade, kurā mēs esam pieraduši jau rakstīt parastu tekstu, izkopjot rokrakstu un daudzas citas priekšrocības. LiveScribe Eco ir gudrā pilspalva, kas savienojama ar datoru, lai viss uzrakstītais uzreiz tiktu digitalizēts. Kā pilspalva zina, ka šeit ir kalkulators un ka šeit ir šie uzstādījumi? Tieši tāpat kā pilspalva zina, kur mēs rakstam. Katra šī lapa ir apstrādāta ar šo mikrokodu, un pilspalva precīzi zina atrašanās vietu, un pilspalvā jau ir zināms, ka šajā kladē tieši tajā vietā ir tieši šī kalkulatora podziņa. Vienkārši iebakstot tajā vietā, pilspalvas gals ir jūtīgs uz piespiedienu. Un tikko mēs pieskaramies šeit, tā pilspalva jau zina, kur mēs piespiedām un kur mēs sākam rakstīt. Bet kā tad pilspalva kaut ko saprot vispārībā un kā viņi to redz? Ļoti vienkārši. Pilspalvā ir savas acis, jeb infrasarkanā kamera, kas ir šeit iekšā. Un ar šo kameru pilspalva redz visus to mikrokodu, mikropunktiņus, kas ir uz papīra, un tādējādi arī atpazīst, kur viņi atrodas. Ar gudrās pilspalvas un klādes palīdzību jūs pieraksti uzreiz tiek digitalizēti. Ar tiem ir iespējams dalīties, pārsūtīt studiju vai darba biedriem. Vairs nav nepieciešams kopēt vai skenēt lapas. Kā ļoti būtisks papildus funkcija ir arī pilspalvā iebūvētais diktafons. Pieņemsim, es esmu pierakstījis visu, un tagad jau lekcijas ir pagājušas, klāt ir eksāmenis, bet man vajag gatavoties viņam. Es gribu paskatīties, kas tam man ir pierakstīts. Skatos, jā, es esmu pierakstījis par Windows 8 šeit, un man ir tikai kaut kādi punkti, bet kaut kā baigi maz pierakstīts. Tas viss ir tāpēc, ka lielākā daļa šeit man ir ierakstīta balsī. Un es varu vienkārši iebakstīt ar pilspalvu tajā vietā, kur es esmu rakstījis. Un pilspalva automātiski atskaņos tieši tajā vietā, kur es esmu rakstījis. Tātad, kas ir vajadzīgs darīt, lai vienkārši ierakstītu pierakstīšanu? Nekas, vienkārši jāieslēdz pilspalva. Pilspalva uzstartējās 5 sekundēs vai pat ātrāk, un mēs vienkārši varam sākt rakstīt. Un ja nu pēkšņi ir vajadzīgs audio ierakstīt, vienīgais, ko atliek izdarīt, ir nospiest podziņu ierakstīt, un pilspalva jau tā visu raksta. Tagad mēs ierakstām balsi. Mēs varam ierakstīt tā. Tagad mēs ierakstām balsi. Ja studiju laiki jau ir aiz muguras, pilspalva varētu noderēt arī pasūtītāju pieņēmējiem, piemēram, kafejnīcā vai mehāniķim autoservisā, kuram jāmēģina no galvas atcerēties visas mašīnas skaitas. Tāpat tas varētu būt noderīgi arhitektiem, kuri vienlaicīgi var zīmēt skices un arī noklausīties, kas ir pārunāts pie attiecīgā zīmējuma. Ēst lekcijā ir garlaicīgi. Mēs varam pārslēgt tādu lietu kā klavieres. Un viss un klavieres ir gatavas. Lai pilspalvas rakstītu un dzirdēto ierakstītu datorā, tam ir nepieciešama speciāla programma, kas iesākumā parāda visas lapas pēc kārtas. Pēc tam tās ir iespējams eksportēt uz dažādiem failu formātiem, grupēt un pārsūtīt draugiem materiālu ar vai bez skaņas. Būtiski, ka pastāv arī iespēja rokraksta tekstu pārvērst datorrakstā ar pāris klikšķu palīdzību. Vai šai pilspalvai ir alternatīvas? Jā, protams. Tāda ražotāja kā Logitech, kā Wacom ir taisījuši dažādas risinājumus un, ja nemaldos, arī Sony. Bet galvenās atšķirības vienmēr ir bijušas tās, ka tas nav bijis tik parocīgi lietojams, vai arī pat ierīce ir bijusi pārāk masīva. Šī vēl ir diezgan paliela, jaunākais modelis ir nedaudz pat kompaktāks vēl par šo, taču viņi ir ļoti viegli. Viņi sver apmēram 130 gramus un rokās ir gana parocīgi un ērti.